Iztaisnojam muguriņu, atžalājam plecus uz aizmuguri un atpakaļ. Rokas uzliekam uz celīšiem. Lēnām aizveram cieti acis. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un dziļu, mierīgu izelpu caur degunu. Pilnībā nomierinam savu elpu un atbrīvojam savu ķermeni. Noskaņojam prātu šī vakara jogas āsanu praksei zemes elementam. Un ar nākošo ieelpu saliksim kopā plaukstus pie krūšu kurvja sirds centra. Un kopā teiksim 3 om, dziļa rāma ieelpa. Ar nākošo ieelpu saberzējam plaukstas un šīs siltās plaukstas liekam sev uz acīm. Un lēnām ar smaidu vēram vaļā acis un atbrīvojam mūsu plaukstas. Šodienas nodarbību mēs sāksim stāvus pozīcijā, tā kā spiežam plaukstas paklājiņā un ceļam sevi uz augšu. Izpurinam kājas, izpurinam rokas. Mūsu pēdas ir plecu platumā. Iespiežam mūsu pirkstiņus zemē, atveram un noliekam viņus uz zemi. Ar ieelpu paceļam rokas uz augšu, izstiepjam sevi uz augšu un nākam uz pirkstu galiņiem. Ar izelpu lēnām nolaižam papēžus uz leju. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju. Ieelpa un izelpa uz leju. Ar nākošo ieelpu nākam uz augšu, paliekam šeit 5, 4, stiepjamies uz augšu, 3, 2 un 1. Papēži paliek uz augšu, satveram mūsu rokas, izvērpjam pirkstu plaukstus uz āru, uz augšu. Un ar izelpu lēnām saliecamies uz labo pusi. Esam šeit 3 ieelpas un izelpas 3, 2 un 1. Ieelpa nākam uz centru. Ar izelpu lēnām uz kreiso pusi 3, 2 un 1. Ieelpa centrs. Izelpa atbrīvojam rokas gar sāniem un nolaižam papēžus uz zemes. Izpurinam vēl vienu reizi mūsu kājas. Tagad atveram nedaudz platāk mūsu kājas, bet lai viņas turpina būt plecu platumā, ne stipri platāk. Ar ieelpu labā roka būs gar sānu, kreisā ies pāri galvai un sāmainam rokas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Ieelpa nākam atpakaļ uz centru, atbrīvojam abas rokas gar sāniem. Ar izelpu rokas uzliekam uz mūsu gurniņiem. Kreiso kāju spiežam paklājiņā. Ar ieelpu ceļam labo ceļgalu uz augšu un sākam zīmēt ar ceļgalu lielus apļus. 1, 2, 3, 4 un 5. Veram ciet. 5, 4, 3, 2
Un 1, nolaižam kāju uz zemes, tagad labo kāju spiežam zemē, ar ielpu ceļam kreiso celi saliekt un vēram vaļā. 1, lielus apļus, 2, 3, 4 un 5. Vēram ciet mūsu iegurni. 1, 2, 3, 4 un 5. Ļoti labi atbrīvojam kreiso kāju uz zemes. Arī elpu labā kāja taisna uz priekšu. Un ar pirkstu galiņiem zīmējam apļus. 1, 2, 3, 4 un 5. Samainam kustības virzienu. 5, 4, 3, 2 un 1. Nolaižam labo kāju uz zemes, to pašu uz kreiso. Labā kāja spiež paklaiņā, ielpa. Kreisā kāja taisna un 1, 2, 3, 4 un 5. Mainam virzienu. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, atbrīvojam kāju, izpurinam mūsu kājas. Dziļa ieelpa ar izelpu. Ieliecamies nedaudz celīšos, rokas uzliekam uz mūsu celīšiem un rotācijas kustība ar celīšiem. Tagad ar celīšiem zīmējam apļus. 5, 4, 3, 2, 1. Mainam virzienu. 5, 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi ieelpa, nākam uz centru. Tagad pēda. Labo pēdu pasperam soli uz priekšu, nospiesti pirkstu galiņi. Un tagad zīmējam ar mūsu papēdi aplīšus. 1, 2, 3, 4, 5. Mainam virzienu. 5, 4, 3, 2, 1. Samainam kājas, kreisā kāja iet uz priekšu un 1, 2, 3, 4, 5. Mainam virzienu. 5, 4, 3, 2 un 1. Izpurinam kājas. Izpurinam rokas, nākam uz paklaiņa augšējo malu, nomēram viena pēda no paklaiņa augšas. Tātad pieliekam pēdu pirkstus pie paklaiņas malas, otru pēdu pirkstus pie papēža. Un tagad mēs zinām, kāda ir mūsu pareizā pozīcija uz paklaiņa. Ar ieelpu un izelpu krūšu, saliekam plaukstus pie krūšu kurvja. Ieelpa, ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam muguriņu. Ar izelpu ejam uz leju, plaukstas nāk uz paklaiņa. Ieelpa, labā kāja čāpo atpakaļ, labais celis uz zemes. Ar ieelpu ceļam plecus uz augšu, šoreiz labo roku laižam uz labo sānu pie zemes un kreisā roka saliecas uz labo pusi. Paspiežam gurniņus dziļāk uz leju. Ar ieelpu nākam uz centru, ar izelpu plaukstas uz paklaiņa, aktivizējam labo kāju, ceļam kreiso kāju atpakaļ, kalna poza. Ieelpa, ar izelpu ceļgali, krūšu kurvis zods pie zemes, ieelpa, puskobra, izelpa, atpakaļ uz kalna pozu. Arī ieelpu, kreisā kāja starp plaukstām, labā kājas celis uz zemes. Ieelpa, atrulējam plecus, šoreiz kreisā rociņa nāk pie grīdas uz kreiso pusi. Labā iet pāri galvai uz kreiso pusi. Ieelpa, ceļam sevi uz augšu, ar izelpu plaukstas paklaiņā. Un atsperamies ar labo kāju, nākam uz priekšu. Pievelkam sevi tuvāk klāt pie kājām. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu, maigi atliecam mugurkaulu. Izelpa, pranamāsana. Nobeidzam raundu. Ar ieelpu ceļam rokas uz augšu. Ar izelpu nākam uz leju, plaukstas paklaiņā. Ieelpa, sūtam kreiso kāju atpakaļ. Kreisais ceļgals uz zemes. Ar ieelpu atrulējam plecus.
Šoreiz kreisā roka nāk uz kreiso pusi, labā pāri galvai. Paspiežam mūsu gurniņus uz leju. Ieelpa uz centru, izelpa plaukstas paklaiņā. Kreisā kāja čāpo atpakaļ, kalna poza. Dziļa ieelpa šeit, arī izelpa. Ceļgali, krūšu kurvis un zods pie zemes. Ieelpa, puskobra, izelpa, kalna poza. Ieelpa, labā kāja starp plaukstām, kreisais ceļgals uz zemes. Plēci uz priekšu, arī izelpu labā roka uz labo sānu, kreisā pāri galvai liecas uz labo pusi. Ieelpa, centrs, izelpa, plaukstas uz paklaiņa, aktivizējam kreiso kāju un nākam uz priekšu. Pievelkam sevi klāt, arī elpu, ceļam rokas uz augšu. Maigi atliecam mugurkaulu, izelpa, pranamāsana. No šejienes arī elpu ieliecam mūsu plaukstas celīšos. Ielpa, labais celis ieliekts. Pirmais variants. Vai nu satveram labo celi, pievelkam labo celi sev klāt tuvāk pie krūšu kurvja, vai, ja varam, satveram labās kājas īkšķi, iztaisnojam kāju un paliekam šeit. Atrodam savu variantu un turamies 5, 4, 3, 2, un 1. Ieelpa lēnām, laižam labo kāju uz labo pusi. Turpinam skatīties uz priekšu. Turamies 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpa labā kāja atpakaļ uz centru. Īstaisnojam tagad visi kājas, rokas ieliekam gurniņos. Turamies šeit 1, 2, 3, 4, malači un 5. Izelpa, atbrīvojam kāju, izkustinam abas kājas, izpurinam malači. Arī elpu, labo kāju spiežam paklaiņā, ieliecam mūsu kreiso celi, vai nu satveram celi un pievelkam viņu tuvāk klāt pie krūšu kurvja, vai nu ar kreisās rokas rādītāju un vidējo pirkstu satveram īkšķi un iztaisnojam mūsu kreiso kāju taisnu priekšā. 5, malači, 4, 3, atrodam punktu, kurš nekustās. 2 un 1, lēnām sūtam kāju uz kreiso pusi. Turpinam skatīties uz priekšu. 5, 4, 3, 2 un 1. Ieelpa, laižam labo kāju uz priekšu. Atbrīvojam rokas gurniņos. Kreisā kāja taisna. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, atbrīvojam kājas, izpurinām abas kājas. Nu ko, jūtam, kā mēs paliekam stabilākas. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un mierīgu izelpu. Tagad sagatavojamies sevi priekš koka pozas un atceramies, ka tagad būs daudz vieglāk. Kreisā kāja spiež paklaiņā. Pirmā opcija. Labā pēda nāk pie labās potītes, rokas paliek gurniņos. Vai nu pie potītes, otrais variants pie celīša. Trešais variants nāk kreisās kājas augšstilbā. Mālači. Tagad labo celīti sūtam atpakaļ, lai viņš nav mums šitan uz priekšu. Labo celīti, hops, sūtam atpakaļ. Kreiso gurniņu sūtam atpakaļ. Paliekam vienā skaistā līnijā. Malači, arī elpu lēnām. Taisnojam rokas. Izplešam pirkstus kā tādus koka zarus. Iztēlojamies, ka no mūsu papēžiem aug tādas kā saknes
un mēs esam kā koks. Ja vēlamies, mēģinam aizvērt acis un atrast savu stabilitāti šeit. 5. Malacis. Turies. 3, 2 un 1. Arī izelpu lēnām, rokas liekam uz gurniņiem un iztaisnojam mūsu labo kāju. Izpurinam, malači. Tagad spiežam labo kāju zemē, kreiso, skatāmies pēc savām pozīcijām un iespējām šodien. Liekam iekšā, plaukstas mums spiež. Nevis spiež, plaukstas mums ir uz gurniņiem. Atkal kreiso celīti atliecam uz aizmuguri un labo gurniņu uz aizmuguri. Esam vienā, atveram šeit iegurni. Ielpa un izelpa. Arī elpu lēnām taisnojam rokas, atveram pirkstus kā tādus koka zarus. Un, ja varam, atrodam savu balansu un taisam ciet acis. 5, 4, taisnojam muguru, sajūtam varenas un stabilas. 3, 2 un 1. Ar izelpu lēnām laižam rokas uz gurniņiem, iztaisnojam mūsu kājas un izpurinam mūsu kājas un rokas. Redzat, pirmais variants mums bija tāds ļoti grūtāks, un tagad šis variants liekas tā, vienkārši. Un dzīvē tāpatās, ja nāk lielas grūtības, tad zinat, ka pēc tam nākošās grūtības būs daudz vieglākas. Šeit arī elpu, atveram mūsu kājas nedaudz platāk kā gurni, bet ne tik plati. Un mūsu pirkstu galiņi skatās uz ārpusi. Arī elpu, ceļam rokas uz augšu, arī izelpu, iesēžamies iekšā. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Nesasveramies uz priekšu. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Arī elpu, ceļam sevi uz augšu, arī izelpu, izpurinam kājas, izpurinam rokas, malacis. Tagad laižam mūsu kājas nedaudz platāk. Labās kājas pēda skatās uz ārpusi, kreisā 95 grādos. Labo kāju kareivī mēs nākam 90 grādos. Šoreiz labo kāju slidinam uz priekšu, tā lai papēdis mums ir tālāk no mūsu ceļgala. Gurniņi, pleci skatās vienā taisnē. Hops! Rociņas uzliekam uz gurniņiem un laižam sevi uz leju. 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa, ceļamies uz augšu, iegriežam labo kāju uz priekšu, izgriežam kreiso kāju uz āru. Labā kāja 90 grādos, kreisā skatās uz priekšu. Atkal slidinam kreiso pēdu uz priekšu, tā lai kreisais papēdis ir ārpus ceļa. Ieliecam ceļgalu un esam šeit. 5, ļoti labi. 4, 3, 2 un 1. Ielpa uz centru, ieliekam abas kājas uz priekšu. Tagad pirkstu gali skatās viens pret otru, vairāk uz iekšu, papēži uz āru. Arī ielpa. Ceļam rokas uz augšu, izstiepjam sevi uz augšu. Arī izelpu, ejam uz leju. Ja varam, satveram kājas no ārējām malām vai satveram kāju īkšķīšus. Arī elpu skats uz priekšu un arī izelpu lēnām laižam galvu tuvāk pie zemes vai atbrīvojam kroņa daļu uz zemes. Saliekam svaru uz priekšu, ieliecam elkoņus un elpojam šeit. 5, 4, 3, 2
un 1. Arī elpu skats uz priekšu. Ar izelpu lēnām rociņas mums nāk uz centru. Ielpa, ar izelpu iesēžamies iekšā labajā kājā. Rokas var palikt uz grīdas. Ar izelpu ejam uz kreiso. Ielpa un izelpa un sākam 1, 2, 3, 4, 5. Mēģinam papēžus likt pie zemes. 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpa nākam atpakaļ uz centru. Ceļam sevi uz augšu. Pagriežam uz labo pusi un nākam samastitihi. Atbrīvojam mūsu kājas gurna platumā. Atbrīvojam rokas un elpojam šeit dziļi un mierīgi. Ielpa un izelpa. Aizveram acis ciet. Nomērinam savu elpu un savu ķermeni. Lēnām ar ielpu veram vaļā acis. Pēdas mums nāk plecu platumā. Ar ielpu ceļam rokas uz augšu, izstiepjam sevi. Ar izelpu plaukstas nāk uz paklaiņa, ieliecam ceļus un nākam sunī ar skatu uz leju. Izstiepjam sevi šeit. Plaukstu pirksti mums ir atvērti, starp pirkstiem ir daudz vietas. Elkonīši skatās viens uz otru. Atrulējam plecus uz āru. Īstaisnojam muguru. Šeit galvenais nosacījums - mugura taisna un kakls pilnībā brīvs. Ceļgali var būt ieliekti. Papēžiem nav jābūt obligāti pie zemes. Ielpa un izelpa šeit. Ielpa un izelpa. Arī elpu skats uz priekšu. Arī izelpu labā kāja nāk labās rokas ārējā malā. Kreisā kāja nāk kreisās rokas ārējā malā. Malāsana. Ielpa un izelpa. Labā kāja čāpo atpakaļ, kreisā kāja čāpo atpakaļ, suns ar skatu uz leju. Turpinam šādi vēl 5 reizes. Ielpa, labā kāja, kreisā, malāsana. Ielpa, labā, kreisā, suns ar skatu uz leju. Ielpa, labā, kreisā, malāsana. Izelpa, labā, kreisā, suns ar skatu uz leju. 2 reizes. Ielpa, labā, kreisā, malāsana. Izelpa, labā, kreisā, suns ar skatu uz leju. Pēdējo reizi. Labā, kreisā, malāsana. Izelpa, labā, kreisā, suns ar skatu uz leju. Man liekas, jūs esat ļoti spēcīgi. Es gribu jums kaut ko pamēģināsim. Tagad jūs būsiet nākšu uz grīdas. Jūs esat savā, jūs varat paskatīties. Tātad jūs nākat labā, kreisā. Rokas jūs ieliekat elkoņus, jūs ieliekat zem saviem celīšiem. Un rokas izliekat ārpus kājām. Kājas jums ir iekšā. Plaukstas spiež paklaiņā, ieliecam rokas kā čaturangā, gurniņus paspiežam uz aizmuguri un saliekam mūsu kājas uz priekšu. Ja varam, paceļam, sakrustojam kājas un turamies šeit. Pamēģinam. Man liekas, jūs variet. Man patīk Danas seja. Jā, nu davai, Egi. To vēlreiz rādīt? Aha, jā. Plauks saliec kājas tuvāk kopā. Malacis, jā. Iestuķē rokas, jā. Malacis, noliec plaukstas. Hops, jā. Un tagad gurniņus leid uz leju. Čaturangas rokas un cel kājas uz augšu. Gandrīz.
Dani, es neredzēju tevi, man vajag redzēt vēlreiz. Dani jau visas gaismas saslēdza. Mēģini. Malacis. Jap. Sakrusto kājiņas. Malacis. Turamies. 5, 4, 3. Jā. Zini, ko, Egi? Ieliec elkoņos rokas. Tā, lai tu skaties, lai tu šitās rokas, principā, tu tikai uz rokām turies. Tu apsēdies tā kā uz rokām, redzi, uz augšu, uz aperāms, nezinu kā latviski. Un tad tu ar kājiņām ej uz priekšu, sakrustu, un galvenais šitam tu vari sevi noturēt. Hops. Tu uzsēdies ar kājām uz. Jep. Mālači. Šitais ir ļoti labi. Mālači. Šitais jau ir advanced ones. Intermediate. Ok. Mēs esam apsēdušās uz paklājiņa ļoti labi. Iztaisnojam mūsu kājas. Izpurinam kājas. Atveram mūsu kājas platāk. Negluži kā špagatā, bet tā, lai mums ir ērti. Es parādīšu, ko mēs darīsim. Mēs nāksim noliecienu pie labās kājas, noliecienu pie kreisās. Hop, 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 10 reizes. Paliksim pie labās, paliksim pie kreisās un iesim pa vidu. Sarunāts? Nu ko, sākam. Ielpa, iztaisnojam mūsu plecus un rokas uz augšu, pagriežam sevi uz augšu un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paliekam pie vienas no kājām, satveram kāju. Hops. Vienalga kuru. Un turamies, liecamies uz leju, uz leju, uz leju. Laižam krūšu kurvi uz priekšu, mālacis. Hops. Dana mēģina vēderu atbrīvot, ne tik ar galvu uz leju. Un tagad Dana paņem izrulē gurņus kā govi un kaķi, gurniņus uz leju kā dancotājas. Seksi. Un tagad ej ar krūšu kurvi uz priekšu, neliec galvu uz leju. Ej ar krūšu kurvi uz priekšu, lai mums nav kūkumiņš. Egīda vai mālacis. 3, elpo, neaiztur elpu. 2 un 1 arī elpu. Nākam atpakaļ uz centru. Un atkal 10 šurpu turpu. Un 1, mālači, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uz pretējo kāju un hops. Iztaisnojam muguriņu, izrulējam seksī gurniņus un ejam uz priekšu. Viena kājiņa nāk labāk, otra mālači. Un galvenais liekam krūšu kurvi un vēderu. Stiepjam sevi uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. 4, 3, 2 un 1. Arī elpu nākam atpakaļ uz centru, izpurinam kājas. Arī elpu ceļam rokas uz augšu, pagarinam sevi. Arī zelpu ejam uz priekšu. Un šeit mēs varam nolaist mūsu pieri uz zemes un būt šeit. Vai arī iet cik varam. Es atļauju pirmās 10 ielpas, izelpas ar apaļu muguru. Un esam šeit kā varam. Vai nu rokas, vai nu elkoņi. Pamēģinē. Ok, jā, super. Un 10. Dana, ej uz centru, nesavēries uz kreiso pusi. 3, 4. Mālacis, Egi. 5, 6, 7. Tagad esam dziļu ielpu. Un ar izelpu atbrīvojies. Aizver ciet acis un izjūti, kā tu stiepies. Palīdzi sev ar elpu.
Taisi dziļu, dziļu ieelpu un arī izelpu atbrīvo visu savu ķermeni. Mēģini atbrīvot to smago sajūtu uz zemes, nolaist viņu uzlēju. Es atļauju šeit apaļot muguru. Es atļauju nekoncentrēties uz ceļgaliem, uz kājām. Vienkārši izelpo visu to smagumu ārā un ļauj stiepties. Ielpa. Un izelpa. Tagad taisam dziļu, dziļu ielpu. Un tagad gan arī izelpa ar pirkstu galiņiem. Ejam vēl uz priekšu, un ejam atpakaļ. Uz priekšu. Un tagad precīzi nostiepjam mūsu kājiņus. Krūšu kurvīts uz priekšu un ejam skaisti atpakaļ. Elpojam un šeit. Ko saprast, kad ir jūsu maksimums? Tad, kad jūs vairs nevarat ieelpot. Tad, kad jums vairs grūti paliek elpot, tad ejam ārā no pauzes. Tajā brīdī, kad mēs turpinam elpot, kāpēc ir elpa svarīga? Jo jūs ar elpu noskaņu saprotat, vai jums, kur ir jūsu maksimums. Jogas traumas iegūt ir šitik viegli. Sevišķi šajās āsanās, kur mēs stiepjamies uz priekšu, un mums ir šitik daudz palicis līdz zemei, un mēs gribam pielikt to ar zodu. Tad vienmēr elpojam. Ja jūtam, ka mums ir grūti, atpūšamies, mēģinam vēl. Pēdējais ielpas un izelpas 5. Un ielpa, un ar izelpu pārnāc uz priekšu, Egi, nāc pie manis, pamēģini pieri nolikt. Puspieri, 3, jā, tu vari. Jā, 4. Un jā, un 5. Lēnām arī ielpu, nākam atpakaļ pie sevis. Ieliecam lēnām celīšus vienu celīti un otru celīti. Varam pamasēt kājas, ja gribam, viņas mums labi strādā. Un tagad izkustinam 1, 2, 3, 4 un 5 malači. Sajūtam atpakaļ dzīvību kājās. Un, kad esam gatavas, lēnām guļamies. Jūs paliekat šeit, es parādīšu, kas jums jādara. Tātad pēdas mums ir gurnu platumā. Plaukstas spiež paklājiņā, plecus atrulējam uz zemes. Pēdas aktīvi spiež paklājiņā. Plaukstas spiež paklājiņā. Taisam astes kaulu ievelkam, arī elpu ceļam gurniņus uz augšu. Vēderu uz augšu un krūšu kurvi uz augšu. Arī izelpu uz leju. Un tā 10 reizes. 10. reizē paliekam augšā. Un 1, 2 malači. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, paliekam augšā un 1, 2, saspiežam mūsu vaidziņus, ceļam kā gurniņus uz augšu, atrulējam pleciņus un krūšu kurvi uz augšu, un ja jūs celsiet krūšu kurvi, gurniņies uz augšu, 6, 7, 8, 9 un 10. Lēnām nolaižam gurniņus uz leju. Pirmais ievelkam astes kaulus. Un lēnām sāķeram mūsu celīšus, pievelkam celīšus tuvāk pie krūšu kurvja. Pašūpojamies uz vienu un uz otru pusi. Arī zelpu nolaižam mūsu pēdas uz zemes. Labā kāja taisna, kreisā ieliekta ceļgalā. Labā taisna. Tagad kreiso kāju liekam pāri labajai. Ar labo plaukstu satveram kreiso ceļgalu un laižam kreiso ceļgalu uz labo pusi lejā. Hops, lēnām skats uz kreiso pusi. Mēģinam tuvināt abus plecus pie zemes. Un pilnībā atslābināties šeit.
Arī elpu lēnām kreiso celi laižam atpakaļ uz augšu. Atbrīvojam kreiso kāju, iztaisnojam kreiso, ieliecam labo. Labā iet pāri kreisajai. Kreisā rokas atver labo ceļgalu un paspiež uz pretējo pusi. Elpojam mierīgi un dziļi šeit. Lēnām arī elpu nākam atpakaļ uz ceļu. Abas kājas varam izslēgt gaismas. Plaukstas gar sāniem. Un atbrīvojamies šeit. Pilnībā atslābinam mūsu pēdas. Potītes. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un ar izelpu atslābinam mūsu ikrus. Atslābinam ceļgalus. Atslābinam mūsu augšstilbus un hamstringus. Taisam dziļu, dziļu ieelpu. Un arī izelpu atslābinam mūsu iegurni, atslābinam mūsu jostas daļu, vēderu, atslābinam krūšu daļu, plecus, elkoņus, plaukstas un katru pirkstu. Taisam dziļu, dziļu ieelpu. Ar izelpu atslābinam kaklu, sprandu, atslābinam zodu, vaigus, ausis, atslābinam mūsu pieri, acis un atslābinam visu mūsu ķermeni.